Laika gaitā tā sanācis, ka lielpilsētu iedzīvotāji dikti grib izkļūt ārā no tās. Viņi grib lauku mieru, meditatīvismu, klusumu, putnu dziesmas, varbūt kādu strauta čalu. Savukārt tie, kuri dzīvo laukos, tiem atkal ir milzīga vēlme nokļūt lielpilsētā, sajust tās ritmu, tās trakumu, tās nekad nerimstošo kņadu un arī negulēšanu. Rezultātā veidojas pretēja parādība. Vieni grib ārā no pilsētas, citi grib atpakaļ pilsētā. Trijotne, kas grasās koncertēt Saulkrastos, Arvīds Kazlausks, DJs Krī, Kristaps Krievs un jūsu padevīgais kalps Edgars Raginskis, mēs laikam piedaram pie tiem, kas grib izkļūt ārā no pilsētas. Kņadas ir pieticis, īpaši aizvadītajā ziemā, un ar mūziku un citām aktivitātēm saistītie darbi ir radījuši mūsos vēlmi paklusēt. Bet vislabākais veids paklusēt būs sniegt koncertu programmu, kurā elektroakustiskās mūzikas skaņas, saksofona skaņas savienosies ar taustiņu instrumentiem, ar skaņu ainavām, visticamāk jau arī ar savu veidu meditatīvismu. Cilvēki, kur ieradīsies pie mums no laukiem, sajutīs urbāno vidi, cilvēku personības visdažādākās šķautnes un trakumu, kas ir saistīts ar mēģinājumiem paspēt 378 darbus vienā brīdī. Savukārt tie, kas gribēs izkļūt ārā no pilsētas, jau pati Saulkrastu vieta provocē to, ka relaksācija ir pārsvars pār dinamiku un pār nevīstošu aktivitāti. Saksofonists Arvīds Kazlausks ir viens no 30-gadnieku paaudzes aktīvākajiem un zinkārīgākajiem mūziķiem, vienlaikus arī ārkārtīgi liels augstas raudzes profesionāls. Viņš piedāvās vairākus laikmetīgās mūzikas skaņu rakstus, kas varētu kutināt jūsu ausi, provocēt uz pārdomām, bet turpat blakus būs Hansa Ottes, vācu komponista klavieru darbi, kuri jūs nomierinās, ievadīs gluži meditatīvā gaisotnē. DJs Krī šajā programmā rūpēsies gan par elektronikas atskaņošanu oriģināla skaņdarbos, gan arī par savām oriģinālām intermēdijām, kurās kazi būs dabas skaņas, bet būs arī urbanizācijas iespējas. Un vēl mēs īpaši jums veidojam koncerta priekšnesumu, kurā mūsu 3 radošie spēki tiksies vienu vietu. Komponēšu es, bet man palīdzēs gan Arvīds, gan Krievs, jeb DJs Krī, un galu galā taps kaut kas ar tautas mūzikas impresijām, kaut kas ar putnu skaņām un strauta čalu, un droši vien, ka neaizbēgsim arī no pilsētas. Bet mēs tiksimies Saulkrastos.